Labrīt, labdien, labvakar. Diena ir fantastiska. Ja godīgi, gribas palikt laukā un nekur neiet. Telpās noteikti nē. Šodien es parādīšu nedaudz no savas darba ikdienas. Arī turpināsim jaunā coverloka iepazīšanu. Ceru, ka būs interesanti un ļoti gaidu jūs uz nākamo video. Un noteikti būšu pateicīga par jūsu īkšķīšiem. Ejam! Tā mēs esam manā darbnīcā, un man atnāca 2 paciņas. Kopā izpakosim. Paskatīsimies, kas labs atnāca. Viena paciņa ir no veikala Šarlotes audumi, un otra ir no draudzenes. Un te arī ir kaut kas interesants. Paskatīsimies kopā, ja? Sāksim ar lielāko. Sarkans un pie ziediem. Cik kolosāli. Vau. Softshell audumi. Nē, šīs ir nenormāli labi sagadījies ar ziediem kopā, kas man uz galda. Vienkārši ideāli. Tas ir softshell. Gan viens, gan otrs, jo man tūlīt būs meistarklase, kurā mēs mācīsimies šūt softshellu. Un pastāstīšu, varbūt kādai interesanti. Tātad mēs mācīsimies, būs vesels kurs softshell šūšanai. Vairākas meistarklases, kurās šūsim gan mētelīti, gan jaciņu, gan bikses. Dažādas, nevienas, bet dažādas. Un viss būs no softshell auduma, jo tas ir fantastisks audums gan pieaugušiem, gan bērniem. Virsdrēbēm, ja? Lūk, tā kā es laicīgi gatavojos, iegādājos audumus priekš jaunās meistarklases. Par meistarklasēm, ja kāds interesējās, var sekot. Gan šeit noteikti kādi video būs par to, kur un kā, bet ja ērtāk gribat piesakot un būt lietas kursā, ja, kas notiek, varat piesakot kādam no maniem sociālajiem kontiem vai Facebookā vai Instagramā. Tur arī meklēt tieši pēc tā paša vārda, kā šeit, ja, tā Inna Kopica, un visur es būšu. Parasti visur es lieku informāciju par to, kas būs, kas top, ja, un neko nepalaidīsiet garām. Rāvējslēdzēji un trikotāžas apdares malas, kas arī varēs noderēt. Tātad meistarklasē es esmu sagatavojusies un paskatīsimies, kas otrā paciņā. Otra paciņa, uzreiz pateikšu, man tā patīk rozā krāsa. Rozā maisiņa ir vienkārši absolūtā mīlestība. Trāpīts desmitniekā. Ļoti patīk. Vienmēr žēl griezt vaļā viņas. Un paskatīsimies, kas man ir šeit. Labi, pavadzīmi jau es jums nerādīšu. Pati pirku, ja kas, ja. Un Lūk. Kas tad mums te ir? Apdares malas, kokvilnas. Tieši tas pats, kas tam pašam nolūkam, kam ir šie te softsheli. Šīs būs meistarklasē. Kokvilnas apdares maliņas, ja? 1 centimetru platas. Tas ir meistarklasē. Kas man te vēl interesanti? Protams, es sapirkos čupu ar Microtex adatām, kuras arī ir tieši softshell šūšanai. Ja kāda nezināja, noteikti iesaku kur man ir Microtex adatas. Ja, softshell šūšanai Microtex adatas. Man ir dažāda izmēra. Šeit ir komplektiņš 60
no 60 līdz 80, un šeit ir 80 un 90 adatiņas, ja, jo dažādiem biezumiem var noderēt dažādas. Ja, mikroteiks adatas der softshell šūšanai, ja, tātad, ja nav mājās un softshell gribat šūt, varat iegādāties. Tā, nākamais, kas man vēl te ir labs, tā adatas, adatas trikotāžais paņēma vienkārši, lai ir krājumos, ja nu noder. Tātad dažādas, te var redzēt, ja, dažādas adatiņas trikotāžai. Vienkārši man patīk, lai man ir krājumi, jo es nekad nezinu, ko es īsti izdomāšu šūt, ja, un lai nav jāmeklē īstās adatas, es uzreiz pērku visas, lai man ir krājumos. Tā, un lūk šī te interesantā lieta, ko es pasūtīju. Un man viņa ir domāta vēl vienai lietai komplektā. Tā, es parādīšu vienu lietu, kas manā darbnīcā jau ir. Lūk, šāds lineāls, kas man ļoti patīk. Es viņu izmantoju, piemēram, somu šūšanā. Jā, viņš ļoti noderīgs. Un, viņš nav baigi ērts bez šī. Jā, šo es nopirku AliExpressā. Tādu piesūcekni, kurš palīdz ērtāk darboties, jā, ar šo lineālu. Un tagad es ieraudzīju veikalā Šarlotes Audumi, lūk, šo te rokturīti. Viņš tāds ļoti smuks un jauks. Un man ir vēl viens lineāls, kurš stāvēja tāds mazāks, ja? Un es izlēmu, kad es gribu pamēģināt šo rokturīti viņam klāt, ja? Tagad es viņu mēģināšu notīrīt, paskatīties, kā viņš turēsies. Uzreiz jūsu klātbūtnē notestēsim, notīrīsim putekļus. Jo šūšanas darbnīcā būsim reāli un godīgi. Putekļi ir vienmēr, vismaz man. Jā, tā, pamēģināsim. Es ceru, ka viņš turēsies. Šīs tāds mazāks, es viņu speciāli mazajam lineālam ņēmu, jo man liekas, kad viņš lielajam īsti nebūs. Varbūt būs. Tā, skatīsimies. Jāmēģina trāpīt kaut kur pa vidu. Tā, laikam ir. Cerēsim, ka turēsies. Viņu jau nevajag tā, lai viņš pielīp uz mūžiem, ja viņu var vēlreiz pielikt, ja vajadzēs, bet, izskatās baigi labi. Tā izskatās arī, ka turās labi. Lūk, šāds man mērķis bija, un šādi man arī viss sanāca. Tagad būs daudz ērtāk, jo savādāk no auduma vienmēr, kad kaut ko dara, jā, viņš, uz galda, viņu grūti paņemt un pārlikt. Šeit ir ļoti ērti. Tā kā, ja ir tādi lineāli un nav rokturīšu, silti iesaku. Tā, kas tad vēl man atnāca no Šarlotes Audumiem? Vairāk es neko nesūtīju, bet varu padalīties. Tā, čau, nosūtu tev paraugu. Šīs ļoti labs somām. Sniedze, super, paldies, Sniedze. Man ļoti patīk paraugi, tad es varu arī tālāk ieteikt, ko pirkt un nepirkt meistarklasēs un ne tikai, jā, savā arī šūšanas sektā. Tā, jā, šīs ir superīgs līmaudums. Ļoti stingrs, redzat, viņš kā papīrs ir, tāds stingrs. Bies nav, bet ir stingrs. Somām šādi tieši ir ideāli. Ja mēs gribam somu, kura nav kā mīksta lupatiņa, bet tāda normāla, saturīga soma, tad šīs noteikti būs labs. Kaut kad mēs viņu arī patestēsim šujot somas. Meistarklašu meitenes, kuras ar mani jau somas ir šuvušas, noteikti jau ticēs, ka šīs var noderēt un ir labs, jā, jo jums jau zināšanas ir. Tātad, paldies, Sniedze, liels! Paraugus vari droši sūtīt daudz un dikti. Viss tiks liks lietā. Tā, šodienas izpakošana. Pagaidām jaunu paciņu nav. Un, paskatīsimies, kas vēl man būs jums jauns parādāms, atrādāms. Tā, mēs esam manā darbnīcā. Šī skaistule gaida, kad mēs viņu beidzot ieslēgsim, kad mēs viņu pamēģināsim. Man pašai ļoti, ļoti interesanti. Uzreiz atzīšos. Es neesmu tehnisks cilvēks, tehnika man nav tāda, es neesmu tur kā zivs ūdenī, ja? Tāpēc it īpaši interesanti noteikti būs pavērot dzīve, ja? To, kā notiek iepazīšanās ar šādu jaunu tehniku, tieši tādiem cilvēkiem, parastiem kā man, kas nejauc ārā šuj mašīnas, ja? Bet vienkārši šuj ar viņām, ja? Tā.
Tā kā es ceru, ka jums būs interesanti, ja mēs kopā ieslēgsim, visu kopā izdarīsim, savērsim diegus, paskatīsimies, cik tas grūti vai viegli. Ja. Es domāju, ka būs interesanti. Noteikti pamēģināsim arī putekļu sūcēju darbībā, jo es zinu, ka jūs daudzas to gaidat. Tā, nu man tāds patīkams satraukums un viss tagad slēdzu ārā runājošo galvu un ķeramies pie skaistās šī mašīnas, ne, bet coverloka, ja. Esam gatavas, mašīna ir pievienots pedālis, ir pieslēgta pie elektrības, un tagad mēs kopā kā pilnīgi no nulles cilvēks, kas tikko mašīnu nopirka, izpakoja un mēģina ieslēgt, jā, es arī būšu tieši tāds cilvēks, jā. Kopā ar jums mēs visu to darīsim. Tā noteikti uzreiz pievienošu to savu mīļo kājas pacēlāju, lai pēdiņa nav jācelā ar roku, jā, tātad pēdiņai ir šeit poķītis, bet to var darīt, lūk, ar šo te kājas pacēlāju, jā. Tātad, nu, par to vēl varēsim vairāk parunāt tālāk. Tā, svinīgais brīdis, es slēgšu iekšā un skatāmies, kas notiks tālāk. Tā, kur mums ir slēdzis, gaisma ir kolosāla. Gaisma tiešām ir laba. Man uzreiz pirmais, visu, ko es redzu, es uzreiz jums arī komentēšu. Gaisma man patīk ļoti. Viņš tiešām ir gaišs. Te ir 1, 2, 3, 4 lampas, vai kā viņas pareizi sauc, jā. Super. Gaisma tiešām ir cepurinost, man ļoti patīk. Tā, mums mašīna, cik es noprotu, ir kā overlocks tagad uzlikta, jā. Tātad mēs testēsim sākumā overlocka dūrienus un es domāju, nu tā, lai vienā video mēs neizdarām visu, un tad man vairs nebūs ko stāstīt, ja? Tad šajā video mēs pamēģināsim, kā ar overlocku pastrādāt, ja? Un tālāk mēs vēl pamēģināsim arī pārējo, jo mašīna, nu, principā aizvieto 3 mašīnas, gan arī, vai tā varētu teikt, overlocks, plakanšuve, un arī ir kombinētā vīle, kas gan sašuja, gan uzreiz arī kā overlocks. Tas ir baigi kolosāli, tā ka 3 zaķi gan arī vienā mašīnā. Nu ko? Sāksim, ieslēgušas esam, adatas mums ir. Tagad es ņemšu diegus. Un diegi man būs 4 krāsās. Tā, spolīšu turētāji man ir uzlikti, jā, tātad šie ir spolīšu turētāji, kuri ir domāti lielajām spolēm, lai viņas tur nekustās uz šiem te mazajiem puļķīšiem. Ja jums ir mazās spolītes, jūs varat ņemt nost šos te, jā. Tā, nu, es visiem saliku, lai jau ir. Un diegus es paņēmu krāsājumus, lai interesantāka vīla, lai mums ir interesantāk strādāt. Un tagad kopā mēs mēģināsim savērt diegus pirmo reizi. Tas ir pats interesantākais. Noteikti būs interesanti arī jums vērot, jo ja es to darīšu pirmo reizi, un tad jūs zināsiet, nu kā tas izskatās, kad cilvēks pirmo reizi kaut ko tādu dara. Tā, skatāmies. Te šīm mašīnām, to es zinu, diegus ievērt secību nekādu īpašu nav jāievēro. Var, principā, no jebkuras puses sākt. Mēs varam sākumā adatās varbūt ievērt diegus, ja, tā, lai, nu, pirmo dzelteno arī ņemsim un vērsim iekšā tā. Pirmais tā pēdiņu bija jāpaceļ. Otrā pusē pierast pie citas mašīnas ar otru. Un ņemam mūsu ideālo pinceti, kura mums te ir tā. Un skatāmies, laikam ir šādi. Šeit arī ir parādīts, jā, tā kā instrukcija. Mēs vēl arī instrukciju atvērsim, jo mums jau te būs gan špikeris, gan instrukcija. Tā, un instrukcijā uzreiz paskatīsimies, ko mums rāda. Adatas mums ir pareizi ieliktas priekš overlocka. Tātad labajā pusē adatas, pēc tam mēs viņus vēl pārliksim. Ļoti lēni visu darīšu, ja nekur neskriesim, tā kā var uzlikt video miedziņam. Un skatāmies, tā adatas ir ieliktas, diegu ievēršanu mēs tūlīt arī sameklēsim. Tā, nu šeit. Tā, atradu.
tātad atradu, kā ievērt augšējos diegus. Arī šeit, ja tas špikerīts ir, bet, nu, ja nu kas, jā, šeit ir špikerīts, šeit ir parādīts, ja nu kas var arī instrukciju. Tā, pirmais diegs, un, tā, un pirmajā nodalījumā. Jā, tātad instrukcijā var skatīties mašīnas uzreiz arī instrukcijā. Tā, un arī šeit ir pirmais. Protams, nākamajā reizē viss ies daudz ātrāk, jo pirmā šī ievēršanas reizīte ir tāda lēnāka, ja? Tā, es tagad bez pincetes būtu grūti. Var izmantot diegu ievērēju, var ar pinceti, kā nu kuram ir pierasts, ja? Tā kā ar pinceti arī nav problēma. Redzat, cik ērti ir tā pincete ar savu izliekumu. Tā, pirmais ir. Otrais mums ir zaļais diegs. Liekam zaļo. Tā. Vispār pagaidām izskatās viss ļoti vienkārši. Tā, zaļais diegs blakus. Tā, otrais. Un tā šķērītes kaut kādas vajag. Un ievērsim otru. Ja, tā tad ātri nebūs. Pirmai reizei būs lēnāk viss. Tā, lūk, augšējie diegi izskatās, kad ir savērti, un tagad mums ir cilpotāji diegi. Tātad šie te apakšējie diegi, kuri parasti overlokos daudziem liekas šausmīgi, bet te, ko es redzu, ka te nav ko ievērt. Te ir 2, 3 caurumiņi, un tas arī principā ir viss. Tātad overlokam viss izskatās pavisam vienkārši, jo savērt te neko nevajadzēs. Te ir 2 caurumiņi, kuros viss būs arī jāsaliek. Tā, trešā spole. Trešā spole un šeit. Tā, un viss. Tā, un šeit es skatos, vai viss ir ieslēgts. Jā, es redzu, šeit ir šīs te kloķītis, kuru ir jāpārbīda, lai saslēgtu šīs te pneimatiskās sistēmas, lai varam diegus ievērt bez nekādas citas bez roku palīdzības, tā varētu teikt, un tikai ar gaisu. Ja? Tātad es redzu, kad ir jāpārslēdzas. Un tā ir. Lūk, šeit savienojās visi vadi. Tā, ņemsim laikam pinceti, tā būs ērtāk. Ja? Tā, un diegam jābūt ir garākam, ja, lai mašīna izverot cauri visam. Tagad skatāmies uz šo vietu. Ja? Tā, piežam pogu. Viss diegs ir ievērts. Lūk, viņš te ir. Tas ir arī viss. Pilnīgi. Nekas vairāk nav jādara. Un ceturtais, es atvainojos, diegs. Sarkanais. Arī ieveram iekšā. Tā. Un te arī viss. Viss, vairāk nekas nav jādara. Atkal liekam iekšā diedziņu. Pavelkam viņu tādu nedaudz garāku. Un skatāmies kaut kur šeit. Viņš tūlīt izlidos ārā, ja? Tā ir, lūk, viss. Diegi ir savērti. Manuprāt, ātrāk vienkārši nevar būt. Nu, mēs noteikti ņemam vērā to, ka es pirmo reizi to daru, ja pirmo reizi mūžā. Un tas noteikti ir mazliet neveikli un lēni, bet viss ir šausmīgi vienkārši. Nu, vienkārši, tik vienkārši, cik vienkārši var būt. Tā, labi, diegus mēs visus saliekam. Es nezinu, kādas ir adatas šeit ieliktas, ja, kādi numuri un kādiem audumiem domāti. Un mēs vienkārši sāksim šūt. Es sagatavoju vairākus paraudziņus, lai mēs paskatāmies, kā viņa izpildās uz audumiem. Tā,
es redzu, šo mums jāatslēdz atpakaļ ir. Jā, tā kā, jo, ja viņa būs ciet, jūs vienkārši neaizvērsiet šo te, to es jau esmu redzējusi, jā, tā kā, redzat, nelaužam kasti, ja jūs jūtat, kad ir pretestība, jums nav atslēgts atpakaļ šīs te diegu gaisa savienojums, ja tā varētu pateikt. Tā, viss, laikam pagaidām neko mums te nevajag. Nu jā, vienkārši sāksim šūt, ko mēs te ilgi mocīsimies, vai ne? Tā, liekam kastīti gružiem. Un ņemsim, šeit ir ļoti foršs špikeris ar vīļu veidiem, ja? Tātad overlockam es skatos, coverlockam un kombo vīlēm. Nu, mēs iesim pa solīšiem, mēs sāksim ar overlocku, un šeit mums ir 4 diegu overlocka vīle. Tātad, un šeit ir parādīts, kur kādiem iestatījumiem ir jābūt, ja? Tātad pirmie 4, te ir krāsas, mēs redzam, mums jābūt visiem uz 4-niekiem. Tā. Liekam visu uz 4-niekiem. Tālāk mums ir nazis uz 6-nieku. Nazis uz 6-nieku, lūk, šeit ir. Jā, tur jau ir. Šeit ir tāds rimbulītis, ja, kuru jāpagriež, ja vajag. Tālāk mums ir NNN burtiņš. Šīs ieslēgts, ja šeit ir uz N, te ir 2 R un N, ja, tātad uz N mums ir. Un šie te abi 2 mums laikam ir uz vajadzīgo, jā, 2,5 augšējais un diferenciāls uz 1-nieku. Viss ir, nu tā, svinīgais brīdis, sāksim, ņemam, tātad špikeris ir tāds, kuru labāk turēt kaut kur blakus mašīnai, no pieredzes saku, man ir citiem tādi, jā, tā kā nevajadzēs meklēt grāmatiņā, kā vīles noregulēt, ja, jebkuram dūrienam. Un vienkārši paņemsiet špikeri un sāksiet, un visu saregulēsiet. Tā, nu ko, tas trakis svinīgais brīdis ir klāt, mēs varam mēģināt ieslēgt un pašūt, ja. Varat nogriezt uzreiz tagad skaņu klusāku arī video. Un sākšu es ar parasto kokvilnu, tas tāds parasti klasiskais veids, kā sākt šūt, nu, 1 vai 2 kārtās pat vienalga. Kokvilnu parasti ar 4 dūrienu, 4 diegu overlocka vīli, nu, nešuju kopā, tas ir domāts vairāk trikotāžai, bet, nu, mēs tā vienkārši testam, pamēģināsim. Tā, ļoti ērti, redzat, mani abas rokas ir uz galda, un kājas pacēlājs ir ieslēgts, ja, un tagad es ar kājas kustību nolaižu pēdiņu, redzat, cik forši. Nu, pacelt pēdiņu gan vajag ar kloķīti, bet var ar kāju vienkārši pacelt un pieturēt, ja. Tā, liekam audumu. Ja vajag, mēs varam šo te pēdiņu piepacelt, tā, lai smukāk audumu saliktu, ja. Tad, ja mēs neredzam, mēs varam šādi. Nu, ko? Nu, un sāksim. Tā, nu, skatīsimies arī, kāda skaņa būs šai mašīnai. Tā. Nu ko, nu pirmā vīle ir super, jā, ļoti skaista, man patīk. Var mazliet varbūt paregulēt cilpiņas, šeit ir speciāla sistēma šai mašīnai, ar kuru var paregulēt, to mēs varbūt kopā arī izdarīsim vēlāk, bet kopumā vīle izskatās lieliska, man viss patīk. Jā, ļoti skaista. Tagad pamēģināsim varbūt uzreiz trikotāžu, ja? Pirms mēs turpinam, paņemsim trikotāžu. Nu, man te ir tādas plānā trikotāža, visniķīgākā diegi adatas. Es nezinu, kādas adatas tur tiešām ir, ja? Mēs vienkārši tagad mēģināsim ar tām, kuras jau ir ieliktas. Nu, trikotāžai gan šīs te dūriens ir labs, viņš uzreiz sašūs apvīlēs un nogriezīs, ja, tā kā, un paskatīsimies, kā tā mašīna izdarīs to visu. Tā. Nu,
viss praktiski ideāli. Plānā trikotāža. Viņš pat neiztaipīja audumu, kas ir diezgan apbrīnojami, jo bieži overloki plānus audumus padara tādus viļņainus. Ja, tad ir jāregulē diferenciāls. Tā nav problēma, tas ir viss regulējams, bet šīs pat neiztaipīja to audumu, kas ir tiešām super. Tā vīle arī ir laba. Praktiski ideāla. Var mazliet paregulēt, ja vajag, ja. Bet, pavisam maz. Tā, pamēģināsim. Paskatīsimies. Vienkārši intereses pēc uzreiz. Paregulēsim kaut ko, lai ieraudzītu, kas tad te notiek. Tā. Diedziņu izņemsim. Šī trikotāža ir tāda ar tendenci rullēties vēl. Jā, forši. Var paregulēt, var pamainīt nedaudz. Tas arī ir ļoti, ļoti labi. Tā, vīle, kā overlockam šī vīle man tiešām patīk. Ja? Labi, nogriezīsim tā. Vīlītes ir skaistas. Te praktiski neko regulēt arī īsti nevajag. Tā, mums vēl ir siltinātā trikotāža. Šīs materiāls ir biezs, ar šo te bieži strādājam. Mēs tagad arī pamēģināsim. Divās kārtās mēs viņu šūsim. Tā, es labāk ņemšu šo. Un šūsim 2 kārtas kopā, ja? Tā kā parasti šujam hūdijus, džemperīšus un citu. Tā, vajadzēja pacelt pēdiņu un sakārtot. Viss ir. Visu šuj. Varētu uztaisīt šovu, protams, salikt 8 kārtas un mēģināt mocīt overloku, bet es neuzskatu, ka tas tāds baigi foršais pasākums, jo pirmkārt dzīvē mēs 8 kārtas nešūsim vienkārši taisnā garā gabalā, ja, ar šo te materiālu, ar bieziem materiāliem, un parasti vienkārši vajag zināt nedaudz šūšanas paņēmienus, kā izvairīties no tādām biezām vietām, kur mēs mēģinam, tā kā overloku piespiest darīt to, ko praktiski neviens overloks nevar, ja. Mēs varam tagad 4 kārtas sašūt, pamēģināt tā intereses pēc. Vai vēl mēs varam vēl kādu vīli izdomāt. Labi, pamēģināsim 4 kārtas. Es domāju, tas tāds interesants pasākums. 1, 2, 3, 4. Daudziem šīs te patīk. Es gan tam īsti jēgu neredzu, bet šovam varam uztaisīt, ja, pamēģināt. Tā. Tā, viņš visu sašuva. Ir jāparegulē nedaudz spriegojums, ja, es redzu, ka nedaudz tā kā brīvāks palika šīs te posmas, bet kopumā, lūk, 4 kārtas ir sašūtas. Viss ideāli izskatās, ja. Tā, ir 4 kārtas, jā, ir 4, es domāju, lai es te nesameloju, tulīt parādīšu tā. Tā tuvāk, ja, tā kā, lūk, 4 kārtas. Ir sašūtas problēmas, viņam tas nesagādāja un klepot neklepoja, ja? Tā, ko mēs vēl varam izdarīt? Uz savienojuma vietas viņš nesabremzēja, ja? Protams, vēl ir jāpatrenējās. Man ir jauna mašīna, šī jauna uzreiz es visu arī nezināšu, bet, izskatās normāli. Jā. Kā jau overlockam. Viss labi.
Un, kā jau es teicu, es nezinu, kāda numura adatas stāv, vai viņas ir piemērotas šiem materiāliem, tāpēc tas tāds vairāk, tiešām tīri izmēģinājums, ja, lai saprastu, kā viņš šuj. Un tagad mēs pamēģināsim uztaisīt, varbūt izņemsim vienu adatu, uztaisīsim 3 diegu overlocka vīlītes, ja, un varbūt ierullēto vīlīti, jo tās man ļoti pašai patīk, ja, pamēģināsim, kā izskatīsies. Un es domāju, ka šodien šajai reizei pietiks, lai mēs tā pakāpeniski lēnām iepazīstam visu. Tā par savēršanu uzreiz viennozīmīgi tas ir ļoti ērti, un es vēl atradu, kur es kaut ko izdarīju nepareizi. Es ieliku diegu ne tajā vietiņā vienu, ja. Tā kā iespējams, kad tas var nedaudz ietekmēt vīles kvalitāti. Es tagad redzu, kad es vienkārši pārskatījos un ieliku ne tur. Ja, un šādi gadās, un tad dažreiz mums liekas, ka mašīnā ir kaut kāda vaina, bet vaina bija man. Tā, lūk, pārliku. Jā, tā kā diegi man bija ielikti nedaudz nepareizi. Pamēģināsim vēl, kamēr neko neesam mainījušas. Jā, viss labi. Viss labi, arī iepriekš bija labi. Patiesībā nekāda vaina nebija. Tā, labi. Ņemam ārā adatu. Arī diegus es izņemšu atkal, lai nav baigi jāpārver viss pa jaunu. Principā tā, lai parādītu, cik tas ir vienkārši. Ja? Tā. Un izņemsim ārā diedziņus un izņemsim arī adatiņu. Tā, turpināsim. Vēl gribēju pie reizes, es te pamazām atklāju, ja, mašīnas brīnišķīgās īpašības, ir diegu mikrokontrolas regulēšana. Ja? Ir tāda lieta gan Bernina, gan Bernete overlockiem un plakanšuvēm. Un šeit ir tāds maziņš plusiņš un mīnusiņš, kad redzēsiet tuvāk, ja to mašīnu jūs labāk visu sapratīsiet. Ja? Un ja mēs redzam, piemēram, tādas gaisa cilpas, tādas pa lielu, ja, tukšas, katram audumam tas var būt, var nebūt. Ja? Katram audumam tas var būt savādāk, un līdz ar to ar šo te mazo kloķīti uz plusiņiem vai mīnusiņiem atkarībā no situācijas mēs varam paregulēt, lai šīs te gaisa cilpas neveidojās. Tātad, lūk, vienā pusītē te ir tādas nelielas gaisa cilpiņas, redzat, jā? Tas ir uz parasto režīmu, neko neregulējot šujot, jā, tagad. Un tagad mēs nedaudz šo te kloķīti pamainījām uz mīnusiņu, šajā gadījumā, bet tas ir atkarībā no situācijas, varbūt jums arī vajadzēs uz plusiņu. Un nošosim vēlreiz. Un tagad tās gaisa cilpas ir pilnībā pazudušas. Ja? Nedaudz paregulējot uz priekšu vai atpakaļ, jūs vienkārši noregulēsiet un uztaisīsiet ideālu vīli. Ja? Tā kā vienmēr, tas jau no šūšanas pieredzes, jau tagad runāju kā cilvēks, kas šuj, un kas šuj ar līdzīgu tehniku, tikai nedaudz savādāku. Ja? Varu ieteikt jau ko darīt, ja jūs vēl šo neesat pamanījušas vai atklājušas vai pamēģinājušas. Ja tā tad vienmēr pirms jebkura projekta ņemam auduma gabaliņu un trenējamies. Ja es nekad arī jaunu kaut ko šujot, es nekad uzreiz nelieku to izstrādājumu zem naža un adatas. Vienmēr notiek šāda testēšana gan ar to, vai diegi der, gan adatas vai der, un viss pārējie iestatījumi, jo katram audumam var būt savādāks. Un šeit tikai mazliet maza kustība, ja, un viss palika ideāli. Tā kā es pat nezinu, vai tie diegi mašīnai patīk, bet izskatās, ka pretenzija nav. Ja ir mašīnas, kuras arī uz diegiem ir izvēlīgas. Šeit vismaz pagaidām niķus neredzu. Tātad. Tagad pamēģināsim to 3 diegu dūrienu, ja? Tā, un tagad
Es izņemšu atkal visus diegus, man liekas, ka tā būs ērtāk. Nu, vērsim pa jaunu, jo mums jāizņem viena adatiņa un arī viens diegs, līdz ar to mums paliek liekas. Ja? Tātad gruži mums jau ir, tos mēs beram ārā. Un tagad laiks ir atkal pamēģināt mūsu brīnišķīgo putekļu sūcēju. Zinu, ka daudzas gaida šo momentu. Tātad šajā momentā viņš arī ir vajadzīgs, jo šeit, ja kastīti mēs smuki izberam un viņa praktiski ir tīra un tukša, tad šeit mums ir diegi, ja? Pūkas un diegi. Nu, varbūt kaut kā tuvāk jums to visu parādīt, lai ir interesantāk. Tātad, lūk, šeit ir visādi putekļi. Slēdzam iekšā, brīdi nu atkal būs skaļi. Viss tīrs. Tā kā šādiem te putekļiem, maziem diedziņiem, maziem gruzīšiem, kas visi sabirst, mēs zinām, ka šeit viss sakrājās. Ja? Šīs ir ļoti lielisks un viņš ir kolosāls, ka viņu var šādi vienkārši turēt blakus uz galda. Maziņu tādu ērtu, ja, un viņš netraucē. Nu, man ļoti patīk. Tā kā, un uzgaļus, ja, varam mainīt formu, redzat. Piemēram, ja mums jātiek kaut kur vēl tālāk un savādāk, ja, visādos variantos, kā vēlaties. Šis arī ir baigi forši. Tā, nu ko, ņemam ārā diegu, mums ir jāizņem šī te kreisā adata un kreisais diegs. Un es vienkārši tagad, nogriezīšu, var savādāk to darīt, es nogriezīšu visus diegus nost un sākšu visu no jauna, ja? Tā, lai ir interesantāk. Un tagad ņemam instrumentu adatiņas izņemšanai un izņemsim ārā labo adatu. Var gan vienu, gan otru, ja? Tātad, ja jūs izņemat labo adatu, jums būs šaurāka vīlīte, ja izņemsiet kreiso adatu, jums būs platāka vīlīte, ja? Tātad atkarībā no adatas izvietojuma vienkārši vīlītes platums mainās. Un noteikti aizskrūvējam ciet šo te krūvīti, un adatiņas aizmugurē ir adatu spilventiņš speciāls, kurā var adatiņas nolikt uz šo te brīdi, kamēr viņu nevajag. Lūk, šeit ir speciāls spilventiņš adatām, ja? Tātad mēs tur viņas visas arī varam salikt. Nu, un tagad tā, mums nevajag dzelteno diegu, mums vajag zaļo diegu. Tātad mēs varam iekšā zaļo diegu. Tagad galvenais nesajaukt kā iepriekšējo reizi. Tā. Tā, un ar pinceti vai diega ievērēju. Komplektā ir speciāls diega ievērējs tiem, kas sliktāk redz vai nepatīk šādi. Ja? Tā tad diegu mēs ievērām. Un, kas mums tagad paliek? Vēl divi. Nu, un šeit būs atkal tā. Nedaudz jāpagriež, ja, šīs te, lai noslēdzās šīs te mūsu trubiņas. Tā. Un atkal. Redzat, cik vienkārši, vairāk nekas nav jādara. Var abus diegus vienlaicīgi ielikt, var pa vienam, kā ērtāk, un skatāmies šeit. Tā, diegs par īsu, vēl nedaudz. Nu, laikam vēl. Jā, ir. Nu, lūk, jā, tātad diegam vienkārši jābūt garākam, lai viņš smuki iznāk ārā. Un pēdējais diegs. Tā. Un arī skatāmies kaut kur, tur viņš tūlīt parādīsies, ja? Viss ir, lūk. Tā kā diegu savēršana, ievēršana ir vienkārši nežēlīgi vienkārša. Tā, viss. Vairāk neko mēs te nedaram. Ja? Es parasti diegu šādi salieku. Tā, viss. Nu redzat? Tā. Un tagad mēs šūsim ar 3 dūrienu overloku, 3 diegu overloku.
Tā, nu mēģinam. Nu, lūk, 3 diegu overlocka vīlīti. Arī, ja vajag, mēs paregulējam šo te mikrokontroles sviriņu, ja, ja cilpiņas liekas par lielu, vairāk nekas nav jādara, nekas cits nav jāmaina. Es vispār arī, ja godīgi špikerī neieskatījos, varbūt man kaut kas bija, jā, nedaudz bija jāparegulē. Lūk, 4,5 mums vajag šoreiz. Zaļajam diegam 4,5, es to nebiju izdarījusi tā. 4, 4, 6, viss pārējais pa vecam. Nu, mēģinam vēlreiz. Vienkārši, lai saprastu. Jā, un tagad es ieguvu vienkārši perfektu vīlīti, ja? Te ir viss ļoti, ļoti skaisti. Tā kā, nu, vienmēr jābūt uzmanīgiem. Tiešām tev špikeri ir jātur tuvumā, lai neko nesajauktu. Tā, un tagad man gribētos, nu, parastā vīle, ja? Tā kā overlockam parastā vīle ir forša. Tā, un tagad mēs paņemsim ierullēto maliņu, kura ir ļoti skaista, dažādiem rišas šujot, svārku apakšas plānus audumus, ja? Tā. Nu, šeit mums ir 4,5, 5. Laikam, ja es pareizo paņēmu, es domāju, ka jā, pareizo. Nu, paskatīsimies, te ir 2 veidi. Tā, un 7 nākamā. Un tagad mums ir 5, 5, 5, 5. Mēs regulējam te visu, kas ir regulējams. Tā. 5,5. Nu, es ceru, ka es pareizi saregulēšu. Un pārējais viss pa vecam. Mums vēl šīs jāpārslēdz. Lūk. Tā, un tagad mēs pamēģināsim. Šīs der plānākiem audumiem. Šīs varētu būt nedaudz par biezu, bet nu, mēs varam pamēģināt un paskatīties. Tā. Vau, super! Meitenes tiešām fantastiski izskatās. Lūk, šī te ierullētā maliņa, es tūlīt tuvāk arī parādīšu. Skatāmies, ierullētā maliņa, ja? Redzat, plāniem audumiem, rišiņām, volāniem. Vienkārši vau, tiešām mašīna bez nekādas īpašas regulēšanas, pat ar pirmo audumu, kas trāpījās, ja, ceļā, jo plānāks audums, jo smukāka vēl tā vīlīte sanāk. Redzat, viņa tā kā ierullējās uz iekšu, ja? Un maliņa smuki ir apšūta, un tad, kad mēs taisam kaut kādas rišas vai volānus, redzat, šādi, ja? Ļoti smuki, ja mēs kaut ko slīpā diegā šujam, tad uzreiz tā mala ir tāda viļņaina, vēl skaistāka. Es jau tā kā skrienu pa priekšu jau stāstu. Nu, lūk, nu tā, man patīk, izskatās vienkārši perfekti. Ļoti patīk. Tā kā par overlocku pagaidām, pirmais iespējas ir noteikti pozitīvs. Jūs redzat, cik vienkārši ir ievērt diegus, ja nekas nav jāizver tur nenormāli cauri, ja viss ar šo te gaisa sistēmu ir vienkārši kolosāli. Galds ir nenormāli ērts, liels. Man ļoti patīk, ja, un tas, kad galds arī, tūlīt mēs bišķiņ tālāk paiesim, paskatīsimies. Tātad tas, ka galds ir liels, ir ļoti ērti. Tas, kā ar kāju var pacelt pēdiņu, ir vēl ērtāk. Galdu mēs varam arī noņemt, ja mēs šujam kādus mazākus projektus, ja. Un arī šo, un te mēs varam uzlikt, piemēram, piedurkni apšūt, ja mums vajag virsū, ja, tā kā mazāku. Tas man overlockiem ir diezgan svarīgi. Protams, var arī bez, var tikt galā, bet ja ir šāda te iespēja, tas ir ļoti, ļoti forši. Tā. Lūk, šāds te galdiņš. Nu tā, man liekas, kad pirmai reizei mums laikam ir diezgan informācijas tagad, ja. Nākamajai sērijai mēs atstāsim jau plakanšuvi, un nu, tad jau būs pavisam interesanti, ja, jo man pašai ir arī interesanti, jo par plakanšuvēm runā, cik viņas ir
niķīgas, nepaklausīgas, visādi citādi ar diezgan riebīgu raksturu, tad mēs paskatīsimies, nu, kāds raksturs būs šeit, jo man pašai interesanti, ja, jo šo es neesmu šuvusi. Šī mašīna, kā jau es teicu, man ir visam kaut kas jauns un nepazīstams, un tāpēc man būs arī ļoti interesanti kopā ar jums to visu pamēģināt. Nu, ko? Tiksimies ar šo te skaistu nākamajā sērijā. Nu tā. Mēs esam pabeigušas pirmo testēšanas sēriju šai brīnišķīgai mašīnai. Nākamajā mēģināsim noteikti vēl daudz ko jaunu. No sirds gribu pateikties jums par jūsu īkšķīšiem. Paldies, paldies! Tas tiešām ir ļoti svarīgi. Un tiekamies nākamajā sērijā. Atā!